Ne kāpēc grēcinieks grēko, bet kāpēc jau taisnais, atpestītais grēko. Vai var būt tāda iespēja, ka mēs jau pieņēmuši Kristu, turpinam grēkot? Ko? Es domāju, ka jā. Un tad ir jautājums, kāpēc? Mana atbilde ir viena. Ziniet, ja godīgi, varbūt ne savu dzīvokli, bet savu noliktavu, man noteikti vajadzētu atkal un atkal un atkal revidēt. Un atkal daudz ko no turienes vienkārši izmest ārā. Bet es nevaru izmest. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka man tās lietiņas ir ļoti mīļas. Viņas man kaut ko atgādina. Viņas man ir ļoti dārgas. Nu, kā es to izmetīšu? Varbūt, ka noderēs. Varbūt ar mani tikai tā ir. Nezinu. Varbūt, ka ar mani tikai tā ir. Un es tā spriežu. Ja mēs runājam par grēku, tad var būt, ka arī ticīgam cilvēkam ir kaut kāds grēciņš, kas ir kļuvis ļoti mīļš, kuru viņš nemaz negrib izmest ārā. Tas viņam atgādina kaut kādas patīkamas izjūtas.